27. martā tika veiksmīgi aizvadīta LLU atvērto durvju diena, kur apmeklējuši vairāk nekā 800 jauniešu, galvenokārt interesējoties par iespējām studēt par valsts līdzekļiem kādā no 9 augstskolas fakultātēm. Lielākā interese vidusskolēniem bijusi par lauku inženieru fakultāti, kuru apmeklēja 200 jaunieši, kā arī tehnisko fakultāti un pārtikas tehnoloģijas fakultāti. Atvērto durvju dienas apmeklētājiem bija iespēja aprunāties ar interesējošo fakultāšu pārstāvjiem, uzņemšanas komisijā uzzināt noteikumus, kas jāievēro stājoties LLU, apmeklēt fakultātes, to zinātniskās laboratorijas, LLU zirgkopības centru Mušķi, piedalīties konkursos, lai iegūtu budžetu vietu ārpus konkursa, noskatīties video materiālus par fakultātēm, plašajām sporta aktivitātēm augstskolā un Jelgavas pili. 264 jaunieši izmantojuši iespēju kārtot pārbaudījumus ķīmijā, zīmēšanā un pildīt testus par lauksaimniecības, būvniecības un citiem jautājumiem, lai ārpus konkursa iegūtu studiju vietu kādā no 4 LLU fakultātēm, kuras rīkoja konkursus.